Protams, ka tagad šobrīd ir vairāk emocijas kā analīzes. Es domāju, ka viss tas izvērtējums ir priekšā. Treneri izvērtēs, spēlētājs jau tagad vērtē ģērbtuvē savu sniegumu. Diemžēl mums neiznāca tas solis spērt nākošo. Faktiski mēs bijām ļoti tuvu. Ja mēs izvērtējam spēku samēru tāds, kāds viņš ir, mēs redzējām, ka Franciju mēs pat pie ļoti labas apstākļu sakritības diez vai varētu uzvarēt. Angliju pie nedaudz mazākas veiksmes. Serbija bija mūsu līmeņa komanda, kuru mēs bijām tuvu. Diemžēl veiksme bija Serbijas izlases pusē. Tāpēc, diemžēl mēs beidzam šo čempionātu. Bet mēs noteikti nebeidzam domāt par mūsu sieviešu izlasi. Mēs vēl arvien uzskatām, ka tā ir viena no mūsu perspektīvākām sporta spēļu komandām, kura nākotnē varētu sasniegt labus rezultātus. Ņemot vērā to, ka gandrīz 2/3 sastāvu mums ir pirmoreiz Eiropas čempionātā un atsevišķi labākās spēlētājas, kas Latvijā ir, diemžēl viņas nepiedalījās šai čempionātā. Un tās rezervas, mūsu arsenāls spēlētāji nav tik plaši. Mēs esam tik, cik mēs esam. Tieši tāpatās kā citās jomās Latvijā tieši tie cilvēki ir tik daudz, cik viņi ir. Un tāpēc mums ir daudz jāstrādā pie tā, lai mobilizētu tos spēkus, kas ir mūsu rīcībā. Un mums ir vairākas ļoti perspektīvas spēlētājas, kam šobrīd ir 17 gadi, kas gadu, 2, 3 laikā varētu ļoti veiksmīgi pārstāvēt Latviju starptautiskās sacensībās jau sieviešu izlasē. Tā kā es domāju, ka nevajadzētu jau tā kā bērt tos pelnus uz galvas. Protams, mēs visi cerējām uz labāku rezultātu un zaudēt nepatīk nevienam. Es domāju, ka neviens arī tā, ka necerēja, ka tā būs, bet tāda realitāte ir un mums tā viņi ir arī jāuztver.